Spēlēs. Labākās 4 komandas iekļūs nākamajā posmā, bet tikmēr Valmiera ātrais uzbrukums un skaists slam dunk ar... Grozā no augšas un samazina rezultātu starpību līdz 6 punktiem. Uzbrukumā pretinieki pieno zvaigznes, pārstāvējuši Lietuvas nacionālās jaunatnes izlases. Man Valmieras uzbrukums, sīvu cīņa par bumbu un to iegūst. Valmiera izdodas saglabāt bumbu. Kaufmans un tālp tie līnijas. Beidzot arī Valmieras komandas sāk pamazām iespēlēties. Nu jau kārtīgi cīņa aizsardzībā. Butjankovs. Un liela. Bērziņa metiens šoreiz nav precīzs. Un tur lielā enerģija. Valmieriešu uzbrukumā Veselovs. Atspēlē Kaufmanim. Kaufmans tālāk Butjankam nākajam. Pretinieka komandas. Man zvaigznes uzbrukumā. Un panāk jau Bulfoks panāk plus 30. Grozīļins aizsardzībā spēlē. Un veiksmīgi Viktoram izdodas nospēlēt šajā epizodē. Kāls Rumičs atkal dosies līdz galam un rezultīvu basketbolu rāda vismaz sezonas sākumā. Zvaigznes komanda, tur Valmieši vairāk kārt nesekmīgi, vairāk kārt met pa... Spēlēja arī Pērnavas komanda un spēlēja arī Kalev Kramo, Igaunijas titulārākais klubs, kas gan vēl nevienu spēli nav aizvedījis šajā Baltijas basketbola līgas sezonā. Līdz 4. ceturtdaļas beigām atlikušas tieši 9 minūtes. Otrais gan lido garām un arī šis Jāņa Bērziņa metiens nav precīzi. Tur Viktors Iļins centās būt punkts. Bet beigās šo bumbu Krūmiņš gan arī izdevās līdz galam, tomēr izšķirās atspēlēt. Elksnis atspēlē Iļina, bet kopīgiem. Viktoram šis gads ir nopietns, lai sev vēl domāts, lai sev pierādītu. Atļaušos teikt, spēles beigām atlikušas 5 minūtes un 15 sekundes. Ziediņš veiksmīgi cīnās un pieno zvaigznes uzbrukumā. Macēna bez maiņām spēlē otro puslaiku. Tur metiens nav precīzs, bet kārtīgi pacīnās. Tikmēr Artjams Butjankovs turpina 61 šobrīd rezultāts. Butjankovs